Pie voucheru sistēmas, tajā maksāšanas sistēmā, kurā galvenais finansējums nāk no bērna, skola saņem pa lielam tik daudz naudas, cik tur ir bērni, ko viņi apmāca gada laikā, un ar to rēķinās, kurā ir decentralizācija un lielāka autonomija, automātiski paredz to, ka skolotājiem jākļūst kritiskāki, nozīmīgāki, svarīgākam spēlētājiem visā tajā sistēmā. Ir lielāka skola autonomija, tas nozīmē, ka lielākā mērā un brīvāk var noteikt, kāds ir skolotāja atalgojums. Šī skolotāja atalgojuma atšķirības var būt nozīmīgas skolā. Skolas, protams, var no vienas puses tās, kurām ir panākumi piesaistot bērnus, var algot, pat es nezinu, universitātes rektors, lai nāk viņiem māca fiziku, piemēram. Tas nav neiespējami pāris stundas nedēļā, vai pāris nodarbības ir pilnīgi iespējams, ne? Savukārt ir kādi citi skolotāji, kuri nevar pasniegt 3 svešvalodās, jo Latvija ir parakstījusies pašlaik jau uz pozīciju, ka Latvijas skolotājiem skolās būs valodu mobilitāte un saturu mācīs svešvalodā. Ne tikai latviešu valodā, bet arī citās valodās saturu, tur geogrāfija un vēsturi ar laiku un samērā drīzu laiku, tā kļūst par realitāti. Daļā Latvijas skola, ja ne vairumā, tas nozīmē, ka šīs spējas un iemaņas ir labi, ka tās ir un tas kaut kā noteikti jāmotivē, un tas izrādīsies, ka šie cilvēki, kuri varbūt ir vairāk kvalifikācijām, iegūs atalgojumā vairāk no skolas, nekā turpat kolēģi, kas strādā blakus, bet nav šīm kvalifikācijām. Šī arī nevienlīdzība varētu būt. Bet tas, acīm redzot, strādā kā motivators. Pieaug skolotāja brīvība, jo mazāk centralizēta kontrole automātiski nevar būt tas pats izglītības kvalitātes vērtēšanas dienests un skola autonomija. Tas ir pretrunas terminos. Tur ir jābūt pilnīgi citai praksē, kā tiek vērtēts skolotāja darbs, kas patiesībā ir daudz mazāk iejaucošs, vairāk palīdzošs, konsultējošs, necensējošs un neregulējošs. Tas ir automātiski lielāka brīvība. Tad jūs varat rakstīt savus stundu plānus uz mazām lapiņām, līmēt uz sienu, un neviens nevar pateikt, kur jums ir stundu plāns uz papīra. Viņš varbūt uz zvēdara kaut uzrakstīts. Jūs darbojaties salīdzinoši brīvi un atbildīgi, tā ir jūsu skolotāju lieta. Un neviens nevar neko jums prasīt. Tā tas ir. Tā ir neizbēgama autonomijas sastāvdaļa. Lielāka brīvība, protams, arī atbildība. Jūs gribat mācīt vēsturi uz ielas skolēniem visu laiku uz priekšu, Nav jābūt stundās. Jūs gribat, lai viņi vispār iet šodien mājās un mācās mājās. Tā ir jūsu, tas ir šis te gājiens. Nav tādu cieto pienākumu. Protams, skaidrs, ka vienoties ar vecākiem un vecāku grupām, tur tālāk un bērnu. Bet kas savukārt nozīmē, ka profesionāla kvalifikācija un iekšējie profesionāla standartu uzturēšana pašā profesijā kļūst daudz, daudz nozīmīgāk. Ja tie nav kādi centralizētie inspektori, tad tie ir paši profesionāli skolotāji. Līdzīgi kā ārsti vai juristi, kuriem ir pašorganizējušas organizācijas, kas uztur profesijas standartus un novērtē, arī tas kļūst par neizbēgamu un neatņemamu autonomu skolu sistēmas sastāvdaļu. Un šajā brīdī, ja kādam rodas vecākam vai skolas direktoram vai citiem skolotājiem zināmas pretenzijas par to, vai profesionāls skolotājs rīkojās, tas nav zvans uz Rīgu. Teiksim, kaut kāda ministrijas vai padotības iestāde. Tas drīzāk ir jautājums profesionālajai skolotāju asociācijai vai organizācijai ar lūgumu, vai novērtēt, vai vispār uzskatīt, vai ir vērts novērtēt šī skolotāja profesionālas kvalifikācijas. Un šī organizācija, pašu skolotāju, pedagogu radīta, ir tā, kas gan sniedz to vērtējumu, gan arī pēc deleģējuma izmanto līdz šim, piemēram, budžetā naudu, lai nomaksātu savus darbības, kursus, pārkvalifikāciju, regulāru mūžīgi, kas skolotājiem mūžīgi būs jāmācās. Tas patiesībā kļūst par daļu no šīs autonomās skolu sistēmas. Profesionālas skolotāju organizācijas pārņem profesionālas kvalifikācijas jautājumus ļoti lielā mērā. Tā ir atbildība, bet tas nav nekāds brīnums, tas ir citur pasaulē noticis. Un ja citas profesijas to var, kāpēc skolotāji to nevar?